Nu tā, dargie draugi, 18. oktobrs 2025. gads, mašīnītē nogājuši 122 000 un veiksim apkopi. Ko mēs šodien darīsim? Reiz gadā mainām degvielas filtru, kaut kur jau ir video, kur viņš atrodas un kā viņu nomainīt. Vocerē šiten tādu. Nomainīsim arī gaisa filtru. Šādu te pāris sekundžu darbs. Nomainīsim eļas filtru. Arī ir video, kā to visu dara. Rekur eļļa. Un vēl nomainīsim bremžu klučus. Priekšējie noteikti jāmaina. Aizmugurējos apskatīsimies, droši vien, ka nomainīsim, jo iegādāti viņi ir. Nu, es tad šoreiz nopirku premium klases rezervas daļas. Kā Bosch. Pērku Tradin... Kā sauc to firmu? Pērku firmā Trodo. Internetā atsūta. Vienmēr viss ir bijis labi. Nu, tāda mums tā doma. Šeit ir priekšējie kluči. Kā jau teicu, tie jāmaina, pie kam pie 122 000 es mainu pirmoreiz. Bremžu klučus, viss ir tā kā no rūpnīcas bija. Nu, iedomājieties, cik labi. Parasti citreizes kaut kādiem 50 000 mainījumu. Tagad 122 nobrauc. Nu, reku aizmugurēji tādi viņam ir. Ar viss smuki nokrāsots tādā ziņā ir labāk. Sasmērēsim, saeļļosim un nomainīsim, lai būtu. Sveic iekšā. Nu tā, ņemsim nost riteni. Arī ir oktobra otrā puse. Vietā liksim ziemas riepas. Nu, ritens nost. Tūlīt apstīsimies, ko mēs te redzam. Višķi pabraukts te ir ap pirkstu. Nu, jāsaka, tāds būtu jau forši, ja šitos diskus mēs būtu aizveduši apvirpot, bet, nu, šoreiz varbūt nē. Nav ar pie kā īsti aizvest. Vot. Demontēju es bremžu klučus, nedaudz ar vīli apstrādāju to barabānu, lai nav tās rises, nu, ko mēs redzam, pārsteidzos. Nu, ja mēs paņemam jauno, paldies Dievam, jaunās kalotkas ir tieši tādas tā kā vajag, tad mēs redzam, ka te, nu, nav nodelis pat vēl šitas te sašaurinājums. Nu tā kaut kā varēja vēl pabraukt. Laikam šito. Tā, tagad iespiedīsim virzuli iekšā.
Nu, principā, jāsaka tā, es šitam suports, šitas kalotkas esmu mainījis pēdējo reizi daudziem gadiem. Nu, patiesībā jauniem mašīnām, redzot, kas tur sarežģīts nav un viss nostājas savās vietās un notiek diezgan ātri. Bet ko varbūt citi nedara, bet ko es daru, jūs redzējāt, ar vīli bišķiņ nodrāžu nost tos, nu, visus tos iztilpumus un rūsu. Pirmkārt būs tīrāk, otrkārt labāk bremzēsies. Nu, redziet, nekas jau baigi sarežģīts nav. Protams, autiņš jauns, protams, tur nekas nav ne ieēdies, ne ierūsējis. Visas vadīklas staigā, redzam, suports. Nu, tagad neredz uzliku atspēri un piespēdām, bet suports brīvi pārvietojās. Tā kā vajadzētu visam būt labi. Tagad mēs liksim jaunu ziemas riepu. Tā. Te man ir ziemas riepas. Oi, tā ideja tāda. Nopirkām mēs Hanku Krifs, ražots pagājušā gada 33. nedēļā. Viņi raksta šitāds. Tā ir pretējā puse. Labi. Šitien te rotācijas virziens ir šitāds. Tā, protams, atkal ir pretējā puse. Nu, tad šai būtu jābūt pareizai pusei, šofera puse. Tūlīt apstīsimies, kur ir rotācijas virziens. To, protams, ir jātaisa, jāuzliek uz riepu ļoti maziņu. Vai tu tur acis var iztecināt ārā? Laikam šitai pusē. Manuprāt, viņa vienā pusē tikai ir. Tūlīt. Nē, šai riepai pat nav nevienā pusē. Kas, protams, ir joks, reku ir ziemas kalna šitais te apzīmējums. Nu, rotācijas virziens. Reku šitā rotē. Jā, viņa iet te. Jā, šito mēs liksim tūlīt virsū. Nu, faktiski ar šo mēs būsim 25%. Oi, šitie jāizliek ciet. 25% darbiņu būsim arī izdarījuši. O, šitādi jāliek obligāti visu plikšķi. Un apakšā vēl viens. Tā, un kas te būs jāceļ dankarts vēl? Švieka būs jāceļ. Opa! Nē, nav jāceļ. Nu, re, pastās. Ar visu manu lēnību 20 minūšu laikā tikām pie skaidrības. Tā, tu ieslēdz signalizāciju. Jā, vai, redz, samīnēt atnāc. Samīnēt. Atnāc. Maigi. Tūlīt tās pārvilksim. Viens. Tūlīt pārvilkīs. Ir, tas vairs atskrojoties jums. Nevar. Ir, tas vairs atskrojoties. Nevar. Ir. Bija. Ir. Aleluja, kārtībā. Nu, filmēt? Jā. Nu tā, dargie draugi, ir svētdienas vakars, 19. datums. Ar autiņu esam tikuši galā, apkope ir izdarīta, varam braukt mierīgi. Kādu lēmumu pieņemam, kad aizmugurējos bremžu kalotkas nemainījām. Diezgan mazs dilums un pareizi arī saka, ka 2 priekš nobrauc un 1 aizmuguri. Nu, tā kā to mēs nedarījām, apskatījāmies, nokontrolējām, sasmērējām. Lai nerūsē tā, lai nav rūsa, un viss. Nu, mainījām riepas, redz kāds smuks ziemas riepas ir visu. Izmazgājām, vēl iztīrīsim iekšu. Kaut kā tā. Lēnu gāru uz priekšu, ceļiet pirkstus gaisā.
nākošais darbiņš, tad jau rādīsim, kas būs. Visu labu!